Marts ir izrādās arī apsviedību svētki. Jā? Vakar jau mēs sākām svinēt un sākām svinēt ar pašu galveno centrālāko notikumu. Nu, ja Jāņos tas ir ugunskura kurināšana un šašļika cepšana, jā, tad apkolībās saimnieks uzvelk jaunu kreklu, kas svētdienās 9 vējos, svētdienas rītos 3 mēnešu garumā ir turēts, ja? Tā saposē saimnieks iet uz kūti un tad piekauj govi. Aha. Redz, apsviedības īpatnēji svin mūsu pusē. Tā mums raksta no Ķēngraka. Tad apsviedību tēvs paņem uzreiz 2 polšus un apsēž skatīties televizoru. Vēlāk citi televizora vietā noliek izplēstu treniņdarbu. Tēvs turpina skatīties un komentēt redzēto. Tālāk. Kārtīgs saimnieks apsviedībās, kad saule zenītā aiziet un piedirž pagrabā. Jā, apsviedībās saimnieks iznes sētas vidū arī dzimtas leduskapi veco. Visi saim stāv ap to un dzied saldētu ribiņu dziesmas. Vistām pie barības pieejot žurki indi un dzerot alu gaida, kamēr vistas beigtas. Pēc tam vistas met pār sētu, sacenšoties, kurš aizmetīs tālāk. Apsviedībās meitas greznojas ar salmiem un sienu, iet pa kaimiņu mājām un nobloķē durvis ar sētas mietiem. Pa logiem ir degošs lupats un skatās, kā kaimiņš tiks laukā. Nu, šitā gan labi tāda atrakcija. Apsviedībās noķer pasnieku un kutina ar koka lietu sargu un saber aiz drēvēm vītinātu zivi. Tad būs daudz vēstuļu. Apsviedībās saimes puiši jau no pašā agrā rīta iet apčurāt klēti. Tā kā klēts ir liela, bet to ir, jāapčurā riņķī visapkārt, tad darba pietiek visai dienai. Apsviedībās jāiezieš pēcpus ar zopastu un jākliedz svaigums. Tad būs svaigums sajūta arī grūtajās dienās. Apsviedībās vecākais dēls paņem mutē kotleti un skrien uz staciju. Varenbraši skaitās apēst kotleti stāvot platām kājām uz sliedēm pašām. Apsviedībās vajag plikam skriet uz pagasta padomu un sist ar biksēm pa visiem pakšķiem. Ja mērs iznāk un sāk lamāties, būs laba kartupeļu raža. Nu, vēl apsviedībās ir jāorganizē sambo cīņa ar gaili vai karatē ar aku. Jā, apsviedībās dzimtas vecāko sievieti jātrans pa arumiem skriet. Dzimtas ļaudis veco uzmundrina ar svilpieniem un tauriem. Ja vecā pārskrien pāri arumiem, tad tajā gadā jāsej pupas. Bet, ja lauka vidū pakrīt, tad jācen vēlreiz, kamēr pārskrien, jo baigi vajag pupas ēst. Ja pie mājas ir dīķis, tad tajā sasviež visus krēslus. Kad sanāk ciemiņu un nevienam nav kur sēdēt, tad izvēl pašu vecāko un cienījamāko viesi. To arī iesviež dīķi krēsliem līdzi, lai vēl kā ārā. Apsviedībās mazie bērni palien vecstāvam zem gultas un šūpo gultu. Ja vecstāvs neizkrīt, viss labi. Ja izkrīt, tad tas nemaz nav vecstāvs, jo vecstāvs nekad neizkrīt. Vēl par gultu apsēdībās cūku iegulda gultā, sasedz un sašpricē. Cūku guļ 3 dienas un nekustās. Tas visiem liekas dikti jautri. Apsviedības svētkos laiz lielo pulksteni, jo pieliekot ausi pie tā dzird tikai 2 kalorijas. Apsviedībās rumulējas ar šmutspaiņiem. Pēc tam mērās ar garāko puņķi vai citu ķezu, ja, kas tikus kuram garāk, un tas pirmais rokraksts mums nav, viņš ir glīts, bet nesaprotams. Pirmais dabū kliņģeri. Ja? Apsviedībās istabā ienes bišu stropu, kad bites izlidojuši, tās saķer un sadala pa pārīšiem, sasienās triķīt un svin kāzas. Vēl laime sauc rūgs un pēc tam visi kopīgi pieņem bišu mātei dzemdības. Apsviedībās ir jāuzvelk slimnīcas flaneļa halāts un jāiet čībās uz veikalu. Ja veikalu visiem prasa priekš viena. No aliņa, ja? Jā. Ja kāds dod, tad ātri atrauj halātu vaļā zem tā, uzvilkts hokeja vārdsarga tērts ar šķitam.
Apsvēdībās vecie latvieši spēlē jojo cūku. Paņem cūku, piesien tie kājas gumiju un liek cūkai skriet. Kad gumija izstiepusies, cūka atvelk atpakaļ. Tā, opi uzliek uz jumta apsēdībās, lai pats tiek lejā. Ja labi tiks lejā, tad būs slikta rāža. Ja nomauksies, tad viss kārtībā, tāpēc visi traucē viņam normāli tikt lejā. Vecais jau zina, nāk tās apsviedības ar vien tuvāk būs jākrīt no jumta. Apsviedībās opim liek uz galvas siltu vārītu mēli. Pēc tam plaukšķiniet apkārt un dzied kūpi, opi, mazāk kod. Kūpi, opi, mazāk kod. Rezons ir, jā, tam. Apsviedībās viss aiziet uz ciemu padomu un tur kopojās. Ja kāds no ierēģiem prasa, ko jūs te darāt, tad jāatbild, ka esat atnākuši noformēt dokumentus Eiropas investīciju saņemšanu. Apsviedībās vīrs sievai pasniedz brokastus uz poda. Pastāv aiz durvīm un klusi pie sevis skaita purkšķīšu. Apsēdībās sevišķi lustīgi skaitās apgāzt kaimiņu ar visu sirsniņu mājiņu. Protams, kaimiņš domā izvairīties no namiņā iešanas, taču iepriekšējā vakarā viņš jau laiks ir sabarots ar bojātiem produktiem, kāpostiem ar sevišķi tā, ka parasti izvairīties viņam neizdodas. Apsviedībās ir grēks staigāt ar vaļā bikšu priekšu, jo tad pieņemts teikt, ka tur ielien kārklis un visu samudžina. Apsēdībās ēd kaķu zupu ar kliņģeri. Ēšanas laikā runāt nedrīkst, ir jāņauda. No tā laika arī iegājies teiciens, ko nu raudi, ēd kaķu un ņaudi. Apsviedībās jauni cilvēki cenšas sarīkot romantiskas vakariņas 3 durvju skapī. Tad jaunie cilvēki uzņem skapja enerģiju, tikai nedrīkst skapi pievēmt. Vēl par skapi, ļoti bieži izmantot skapis. Apsviedībās parasti pārģērbs vai nu par mežsargu vai par urologu. Abi noslēpj skapī un kliedz, lai viņus izlaiž laukā, bet neviens to nedara. Tad mežsargs un urologs paliek tur uz dzīvi, apmetas uz dzīvi. Tas man tik patīkās. Apsviedību laikā aiziet mežā, sameklē koku, kuram ir dobums, un tajā dobumā sabāž lietus mēteli un šalli. Un tad sauc vāveri ģērbties. Tas ir tāds ziedojums. Un sauc vāveri ģērbties. Ko darām šitām? Ko? Ir ok, jā. Nē, man arī patīk par to, ka aiziet uz... Kopojās. Aiziet uz ciemu padomu un tur kopojās. Tas tā. Nāk priekšnieks, ko jūs te bet to reti, kad tagad dara, zin kā, jo tas ir baigi. Bet šito tālu to liecmeta un šāli, kad nesim sauc vāveri ģērbties, es domāju, ka ir smuk. Ko? Ok. Lai ir. Tad uzvarētājs mums ir šorīt Ivars. Ivars, jā? Ivars.